Vai tu zināji, ka ir lietas, ko mēs darām Dievam, un ir lietas, ko mēs darām tāpēc, lai cilvēki domātu, ka mēs tās darām Dievam? Esiet sveicināti, mani sauc Mārtiņš, un mēs tiekamies ikdienas pārdomās, lai nāk tavs vārds. Mēs turpinam apskatīt Jēzus kalna svētkrunu, un šodien mēs iekāpjam kopā 6. nodaļā. Un tagad Dieva vārda lasījums. Mateja evaņģēlijas 6. nodaļa, 1. pants. Sargaties, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā. Citādi jums nav nekādas algas pie jūsu tēva debesīs. Jēzus šeit runā uz jūdiem, kuri bija pieraduši pie reliģiskās dzīves publiskā formā. Reliģija bija kļuvusi par publisku projektu. Farizeji lūdza publiski, viņi deva demonstratīvi savus ziedojumus, viņi gavēja tā, lai visi redz. Un atnāk Jēzus un saka, klausieties, šīs nav par performanci, šīs ir par jūsu attiecībām ar tēvu. Un tāpēc viņš saka, sargaties. Šis vārds sargāties nozīmē uzmanīties, būt modram un pievērst uzmanību. Un šis nav ieteikums, tas ir brīdinājums. Esiet uzmanīgi. Un par ko tad mums jābūt uzmanīgiem? Kad jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā. Un šis vārds nozīmē taisnu dzīvi un pareizus darbus Dieva priekšā. Jēzus saka, ka tu dari šos pareizos darbus. Uzmanies, ka tie nekļūst par performanci. Uzmanies, ka tu negribi ar šiem darbiem spīdēt ļaužu priekšā. Uzmanies, ka tu negribi spīdēt ar šiem saviem darbiem, un šis vārds spīdēt un būt redzamam nozīmē tikt skatītam kā uz skatuves. Jēzus saka, nedzīvojiet kā izrādē, nemeklējiet ar savu performanci skatītājus. Un tieši vakar es klausījos kādu podcastu, kur Andris Lanka minēja tādus vārdus, ka mēs dzīvojam uzmanības ekonomikā. Mēs dzīvojam laikā, kad cilvēku vērtību sāk noteikt skatījumi, klikšķi un sekotāji. Un ja farizejiem bija tendence spīdēt uz ielu stūriem, mums iespējams šī tendence ir spīdēt sociālajos tīklos. Un es domāju, ja Jēzus uzrunātu sabiedrību šodien, iespējams viņš teiktu, kad tu lasi savu bībeli, tev nav tas obligāti jāieliek storijā. Kad tu gavē, tad tev nav obligāti jāuztaisa video apskats par to. Kad tu lūdz, obligāti nav jābūt rīlam ar to ar sērīgu klavieru mūziku fonā. Jo ja mēs gribam ar šiem darbiem spīdēt cilvēku priekšā, Bībele saka, mums ir alga un atzinība jau no cilvēkiem. Un šis vārds alga tulkojās ļoti vienkārši. Tas ir atalgojums. Un Jēzus saka ļoti vienkārši, ja tu meklē atzinību no cilvēkiem, tad tā arī ir tava alga. Bet ja tu meklē Dievu, tad viņš pats ir tas, kurš tev nodrošina tavu atalgojumu, un viņš ir tas, kurš tev atmaksā. Šī raksturvieta mums atklāja vienkāršu, bet dziļu patiesību. Kad svarīgākais nav tas, ko tu dari, bet gan kāpēc tu to dari. Lasīšana, lūkšana un gavēšana, tās var būt dzīves attiecības ar Dievu vai reliģiska performance cilvēku priekšā. Atšķirība ir motīvā un sirds attieksmē. Un šeit mums arī ir jāsaprot, ka nav slikti, ka mēs liekam savu garīgo dzīvi sociālajos tīklos, bet svarīgākais jautājums ir motivācija. Kas ir šī motivācija, kas tam ir apakšā? Mēs varam iedvesmot sevi ar laiku un skatītāju skaitu, un tāpat laikā mēs varam iedvesmot citus, lūgt, lasīt un meklēt Dievu. Viss slēpjas motīvā, un šo motīvu mums nevar uzrādīt neviens cits kā svētais gars. Tāpēc es izaicinu ikvienu no mums nākamās reizes, kad mēs gribam kaut ko likt kaut kur iekšā.
Nākam Dievu priekšā lūkšanā un uzdodam šo jautājumu. Svētais Gars, atklāj man to, kāpēc es to daru. Parādi man manas sirds motīvus. Un ja mēs nāksim un lūksim, viņš atbildēs un parādīs. Lai svētīga un jaudīga mums visiem šī diena!